Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Bērna attīstības saistība ar vācu valodas mācību procesu jaunākajā skolas vecumā. Maģistra darbs. Konsultants, pedagoģijas doktore, asociētā profesore Dainuvīte Blūma. Sanita Vecmane. Pedagoģijas maģistrantūras neklātienes nodaļas studente. 2001. gads. Labdien! Es esmu Sanita Vecmane Briede, šī pedagoģijas maģistra darba autore, un šodien es lasīšu tālāk no sava maģistra darba jums. Ceturtās nodaļas, pirmā apakšnodaļa. Mācību procesa savdabība, spēles un rotaļas. Svarīgi svešvalodu mācīšanas metodikas elementi. Spēle ir viens no labākajiem metodikas elementiem svešvalodu mācību procesā, jebkurā vecumā. Tā dara mācības interesantas un aizraujošas, jo īpaši spēle un spēlēšanās nepieciešama jaunākiem bērniem, jo ar to cieši saistīta viņu ikdiena. Spēle ir bērna darbības veids, rotaļa ir bērna dzīvesveids, arī mācīšanās veids. Spēlējoties bērns izzina pasauli. Bērniem ir liela kustību aktivitāte. Tas ietekmē mācību procesu un metodiku. Ceturtās nodaļas, pirmās apakšnodaļas, vēl viena apakšnodaļa. Spēles nozīme bērna attīstībā. Cilvēks, tikai tur ir īsti cilvēks, kur viņš spēlējas. Friedrichs Šillers. Bērnu spēlēšanās ir jāuztver kā viņu visnopietnākā nodarbošanās, rakstīja Monteņs. Ja mēs gribam saprast mūsu bērnus, mums ir jāmācās saprast viņu spēles. Šī ir Amerikas pedagoģijas psihologa Betelhaima atziņa. Cilvēka dzīvē ir tādi optimālākie periodi, kuros viņš iegūst noteiktu pieredzi un iemaņas. Ja šajā laika periodā tas netiek izdarīts, tad iespējams, ka šādām pieredzēm un iemaņām vairs nekad nebūs tik konstruktīva ietekme uz mūsu personības izaugsmi. Katram vecumam ir savas īpašas iezīmes. Protams, te arī var būt ļoti individuālas atšķirības. Intelektuālajā attīstībā. Maziem bērniem tās ir spēles. Mācību procesā tas obligāti jāņem vērā, un skolotājiem šādā aspektā ir jāpielāgojas bērniem. Ja skolotājs gribēs mācīt tikai savu priekšmetu, bet ne skolēnus, tad mācības būs stīvas un neizdevušās. Jāņem vērā, ka skolotājs māca gan bērnu subjektu, gan savu mācību priekšmetu, objektu. Viņš māca abus divus. Pirmajam ir jābūt cilvēka faktoram. Dažkārt tas tiek aizmirsts. Tiek mācīts pamatā priekšmets, nevis bērns. Mācību process ir sadarbība.
tikai apmēram 40 līdz 60% šajā sadarbībā ir skolotāja devums. Pārējo veido skolēni, jo viņi ir nevis mācību objekti, bet gan subjekti. Skolotāja uzdevums ir audzināt savus skolēnus tā, lai viņu devums nodarbībās būtu pēc iespējas radošāks, lai audzēkņi būtu ieinteresēti savu mācību līdzveidošanā. Tādēļ pedagogam pašam ir jābūt radošam un ieinteresētam mācību procesā. Pirmkārt, tādēļ arī šajā gadījumā spēle vācu valodas nodarbībās ir ļoti būtiska, jo bērns grib spēlēties un pieaugušajiem ir jāsadarbojas ar viņu, jārespektē šī vēlme. Bērnu interesē izzināt pasauli caur spēles prizmu, tāpēc mācību darbību jāsaista ar spēli. Tādējādi bērnam radīsies prieks, interese par mācīšanos. Šis ir pakāpenisks process. Tas ir ļoti daudz, ja skolotājs vai skolotāji ir panācis to, ka cilvēkam patīk mācīties. Mācīties valodu, tas ir izziņas process, kurā iemācās valodu, uzzina ko jaunu par svešu zemi un valsti, tās iedzīvotājiem, uzzina par attiecīgās tautas tradīcijām, iepazīst tās mentalitāti. Tiek veikts apzināts vai arī neapzināts salīdzināšanas process ar savu dzimto valodu, mentalitāti, tradīcijām. Otrakārt, skolēnu atdeve būs lielāka un kvalitatīvāka, ja viņiem ļaus vairāk spēlēties, ja skolotājs spēs pielāgoties viņu pasaules uztverē un spēlēties līdzi. Treškārt, maldās tie skolotāji, kur spēlēšanos uzskata par laika kavēšanu. Dažkārt nācies dzirdēt arī tādus apgalpojumus, ka bērniem jau patīkot spēlēties, bet žēl nesot tam laika. Nedrīkst mācību vielu dzīt uz priekšu kā pēc grafika. Skolēns ir nevis objekts, bet gan subjekts. Dzīva būtne ar savām individuālajām spējām un vēlmēm. Mācība procesā svarīgi ir vairāki zelta likumi. Lūk, daži no tiem. Steiga ar bērniem neder. Nedrīkst iet tālāk, kamēr iepriekšējais vēl nav apgūts. Mācībām ir jābūt interesantām, saistošām, tātad attiecīgajam vecumam, konkrētajiem individiem piemērotām. Tad tās viegli padosies. Bērnu acīm ir jāmirdz. Būtībā tas ir ļoti vienkārši un nevajag mācību procesu sarežģīt. Ceturtkārt, spēlējoties bērns ir aktīvā darbībā. Viņš pats domā, piedalās un darbojas. Amerikāņu mācīšanās psihologi ir veikuši pētījumu par cilvēka visu spēju izmantošanu, zināšanu apguves un prasmju veidošanās procesā. Tajā ir pierādīts, ka cilvēks iemācās un apgūst 10% no tā, ko viņš lasa, 20% no tā, ko viņš dzird, 30% no tā, ko viņš redz, 50% no tā, ko viņš dzird un redz, 70% no tā, ko viņš pats apspriež, un 90% no tā, ko pats izmēģina un izpilda. Jebkura līmeņa zināšanu un darbības veidu apguves gaitā ir jāpanāk, lai skolēni aplūkojamo materiālu uztvertu emocionāli. Tas ir, lai pārdzīvotu savu izziņas darbību kā subjektīvi nozīmīgu. Tādējādi iegūtās zināšanas labāk un ilgstošāk saglabājas atmiņā, jo ir izlaistas caur sevi. Tas ir
personīgi pārdzīvotas. Visvairāk šo emocionālo darbības uztveri var panākt aktīvi līdzdarbojoties. Spēle neapšaubāmi ir ļoti nozīmīga augošā cilvēka garīgajā un fiziskajā attīstībā. Turpmāk nākamajā lasījumā. Šodien tas būtu viss. Visu labu!